Lai veicinātu savstarpējo sadarbību starp skolotājiem, bērniem un vecākiem, Grobiņas pamatskolā pirms gada skolotāju dienas priekšvakarā aizsākusies tradīcija, kas guvusi necerēti lielu atsaucību. Ikvienam no vecākiem ir iespēja sava bērna klasē novadīt vienu tematisko stundu, tā iepazīstot skolēnus un pedagogu darba šķietamo vienkāršību. Grobiņas pamatskolas 2. C klasē skolotāju lomā iejuties Līvas tētis. Lai gan šobrīd viņš atrodas zemesardzes rindās, kā arī guvis pieredzi militārajās misijās Afganistānā un Irākā, izrādās pedagoga arots nebūtu nav svešs. Skolotājs es biju kādus gadus 15 atpakaļ, no tā laiks vairāk skolā neesmu strādājis, bet es mācījos tikai dienestā zemesargas karavīrus. Skolā mācīju matemātiku. Visgrūtāko no priekšmetiem, manuprāt, vienu no. Tas ir jauns izaicinājums un satraukums. Tā par iespēju pabūt skolotāju lomā teica Tīnas vecāki Evita un Jānis Virbuļi. 25 pirmklasnieki zīmējumos attēlo savu nākotnes profesiju, kā arī pēc darba rīkiem mēģina noteikt dažādus arodus. Kopīgi darbojoties, mācību stunda aizrit nemanot, par ko gandarīti kā bērni, tā jaunie skolotāji. Bērni, jums patika šī stunda? Jā! Skolotājiem tā ir iespēja iepazīties ar vecākiem. Vecākiem ir iespēja iepazīties gan ar skolotājiem, gan ar bērniem, kas mācās kopā ar manu bērnu. Tas, protams, sadarbībai tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi. Skolotāja darbs ir diezgan sarežģīts un grūts un atbildīgs. Un ka tas nav tik viegli, kad atnāk vienkārši priekšā klases un stundu norunāt un es eju mājās. Un tas ir daudz sarežģītāk. Lai šo vienu stundu sagatavot, vajadzēja 3 dienas. Ideja par to, ka vecāki varētu iejusties skolotāju lomā un vadīt vienu tematisku stundu sava bērna klasē, Grobiņas pamatskolā aizsākusies pirms gada. Šāds ierosinājums guvis necerēti lielu atsaucību. Šogad jau tā uzticība ir daudz lielāka, un vēl būtiska lieta ir tā, ka vecāki neatteica, vecāki uzreiz piekrita, jā, mēs būsim, mēs to vēlamies. Lielākā daļa jauno vecāki ir ļoti atsaucīgi. Arī apzinīgi. Apzinīgi un zinoši, gudri un savus bērnus mīloši, un tas ir pats galvenais. Grobiņas pamatskolā ir 21 klase, kur savas pedagoga spējas skolotāju dienas priekšvakarā godam apliecināja 24 vecāki. Sāldrēmne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.